Mani sauc Anda Reihlere. Mēs atrodamies Rudbāžu pagasta zemnieku saimniecībā Pīlāģi VR. Šobrīd mēs apsaimniekojam 1100 hektārus, sējam rapsi, dažādus graudus, kviešus, rudzus, miežus. Mazliet ziriņas šogad ir arī iesēta pamēģināšanai. Tātad iesākām mēs ar 10 hektāriem tālajā 97. gadā. Pēc tam mums pienāca klāt 30 hektāri no kaimiņiem apkārt. Un tā pamazām katru gadu mazliet iet uz priekšu. Kāda brīva zeme rodās, ja mums piedāvā, šis gads izskatās ļoti labvēlīgs laukiem. Viss ir paticis, saule, lietus, mitrumi. Ja kāds sūdzās par augstumu, arī tas ir bijis labs. Bet, protams, viss rādīs, kas birs kombainā. Pašlaik domājam vienkārši strādāt, jo esam jau tie plāni, kas mums kādreiz bija, nākotnes plāni ir sasniegt. Kalti mums ir, kombaini ir, traktori ir, tehnika ir. Vienkārši strādāt. Par landi informāciju esam ieguvuši no žurnāliem lauksaimnieku, no izstādēm, kur ir būts lauku dienās, no citiem zemniekiem. Landes finansējumu izmantojām miglotāju iegādēji. Mums jau ir viens, bet ar to mēs nevaram visu paspēt, platības ir lielas un visu vajag izdarīt iespējami īsākā laikā un pareizā laikā. Zemniekiem Latvijā novēlu veiksmīgu gadu, lai ražas ir labas, kā uz laukiem izskatās. Par iespēju izmantošanu vajag izmantot iespējas. Ja nesanāk kaut kas, nenobīties, mēģināt atkal. Ir teiciens, ja pa durvīm izdzen ārā, pa logu rāpjamies atpakaļ, jo ja vajag, tad vajag.